Ekonomikas krīze valstī prasa arvien jaunus upurus. Strauji pieaug maksātnespējīgo uzņēmumu skaits. Lai neizputētu, daudzas firmas spiestas apvienoties. Maksātnespējas pieteikumu skaits dienā reizums pārsniedz pat 10 gadījumus. Teorētiski tas nenozīmē, ka uzņēmums tiks likvidēts, taču mūsu valstī atkopšanās pēc maksātnespējas arvien ir reta parādība. Šī gada laikā pasludināto maksātnespējas procesu skaits, salīdzinot ar pagājušo gadu, jau pieaudzis gandrīz uz pusi un turpina palielināties. Tas izskatās tomēr bēdīgi, jo maksātnespējas pasludināšanas skaits ir lielāks nekā pagājušā gadā. Pagājušā gadā tas skaits ir bijis aptuveni 1000, bet tas ir gada laikā. Šis 1000 jau ir sasniegts oktobra mēnesī. Starp finanšu grūtībās nonākušajiem pārsvarā ir nekustamo īpašumu sfēras uzņēmēji, būvnieki, būvmateriālu tirgotāji, kas nereti ir viens otram parādā un neredz citu iespēju, kā atgūt kaut daļu naudas, vien izsludināt darījumu partneri par maksātnespējīgu. Valdībā paredz, ka šādu procesu skaits tikai augs. Un tieši tāpēc mums ir jādara diezgan daudz, lai no valsts puses mēs nāktu pretī, lai tie, kas var saglabāt uzņēmēju darbību, lai viņi saglabātu, tie, kas nevar, lai tad maksātnespējas process notiek pēc iespējas ātri, likumīgi un atrisinot šīs savstarpējo kredītu problēmas, lai necieš arī citu uzņēmēju no uzņēmēju maksātnespējas. Valdība grasās arī palīdzēt uzņēmējiem nodokļu atmaksas atvieglojumu ziņā, lai maksātnespēja nerastos tikai nodokļu parādu dēļ vien. Uzņēmumu reģistrā min, ka valstī arvien tiek dibināti jauni uzņēmumi, savukārt esošie apvienojas, lai pārciest grūtos laikus. Taču izputēšanas vilnis pieņems spēkā un nākamgad valstī noteikti būs ievērojami mazāk strādājuši uzņēmumi nekā to bija treknajos gados. Andris Laters, Andrejs Skangals, TV3 ziņas.